Jums ir melots. Ja jums ir teikts, ka baltie cilvēki bija verdzības apspiedē, jūs patiesībā nezināt savu vēsturi. Un ir iemesls, kāpēc viņi nevēlas, lai jūs zinātu vēsturi, kāpēc viņi vēlas pārrakstīt to, kas notika. Jo viņi baidās no tā, ko parasts cilvēks sapratīs, ja paskatīsies atpakaļ un redzēs, kādas pārmaiņas tādi cilvēki kā mēs spēja panākt. Viņi nevēlas, lai jūs zinātu savu vēsturi. Jo, ja jūs zinat savu vēsturi, ja jūs patiešām zinat, kā tika atcelta verdzība, ja jūs patiešām zinat balto cilvēku stāstu Lielbritānijā un visā pasaulē, jūs zinātu, ka jums ir ar ko lepoties, un jūs mēģinātu to aizstāvēt, godāt un cīnīties par to. Bet ja jūs domājat, ka jūs esat problēma, tad jūs atkāpjat un ļaujat viņiem iebrukt. Un tieši tāpēc šis video ir ļoti svarīgs ikvienam cilvēkam, kuram ir teikts, ka būt baltam nozīmē apspiest citus. Tas ir neprātīgs ieskats tajā, kas patiesībā reiz notika. Un atcerieties, ja viņi nevēlās, lai jūs to redzētu, tas ir tāpēc, ka viņi baidās no patiesības. Laipni lūgti The Pushback. Es esmu Meira Kei, jūsu vadītāja. Draugi, jūs sagaida pārsteigums. Viņi jums pastāstīs stāstu par to, kas jūs esat un no kurienes nākat. Kolonizatori, vergturi, apspiedēji, un jums vajadzēja kaunēties. Ne jau par to, ko jūs izdarījāt, bet par to, kas jūs esat. Tāpēc nestrīdamies ar šo stāstu. Pārbaudīsim to. Britānija visu pierakstīja. Atvērsim grāmatas un pārliecināsimies paši. Sāksim ar acīm redzamo jautājumu. Kamēr viss it kā tika darīts viņu vārdā, kas patiesībā bija tavi senči? Lūk, kas viņi bija. Gadā, kad Britānija aizliedza vergu tirdzniecību, mazāk nekā 1 no 10 vīriešiem drīkstēja balsot, un neviena sieviete to nevarēja. Tavi senči varēja tikt pakārti par aitas nozagšanu. Par sīku zādzību viņus varēja izsūtīt uz otru pasaules malu, un ar 160 000 no viņiem tā arī notika. Viņu bērni jau 8 gadu vecumā strādāja raktuvēs, bet fabrikās pirms saulēkta. Un Mančestrā vidējais mūža ilgums strādnieku ģimenēs bija 17 gadi. Iedomājieties, ka 17 gadus veci jaunieši domā, ka viņiem ir slikti, kad patiesībā pirms 100 gadu notika šādas lietas. Pretīgi. Šo rādītāju pazemināja bērni, kuri tā arī neizauga. Tāpēc, lai arī ko darīja varenie, vispirms saprotiet šo. Jūsu senči nebija tie, kas to darīja. Viņi arī bija zem tā visa. Un tas ir tas, kas padara to, kas notika tālāk, par kaut ko ārkārtēju. Jo, kad šie paši cilvēki uzzināja, kas patiesībā ir verdzība, ka 800 000 cilvēku ir važās zem viņu pašu karoga, viņi sāka karot pret to. Un viņiem nebija ne balstiesību, ne armijas, ne vietas parlamentā. Viņi cīnījās ar to, kas viņiem bija. Tiesas zāle. 1772. gadā verdzībā esošu vīrieti vārdā James Somersets atveda uz Londonu važās. Un Anglijas tiesa nolēma, ka Anglijas likumi nevar turēt vergu. Viņš izgāja brīvībā. Virtuve. 1791. gadā 300 000 ģimeņu vienkārši pārtrauca pirkt vergu cukuru. Ne gājiens, ne dumpis. Lēmums, kas pieņemts pie vairāk nekā 300 000 galdu. Redz, kāpēc viņi negrib, lai tu to zini. Šie cilvēki, kuri nevarēja balsot, kuri zaudēja lielāko daļu savu bērnu, kuri paši strādāja gandrīz kā vergi, tie bija cilvēki, kuri pretojās. Un tagad mums ir daudz vairāk iespēju, un mēs varam pretoties, bet viņi baidās, ka tu to sapratīsi. Paraksts. 1792. gadā parlamentā tika iesniegtas 519 petīcijas ar 390 000 parakstiem, un lielākajai daļai šo cilvēku nebija balstiesību. Paraksts bija vienīgā balss, ko likums viņiem atļāva, tāpēc viņi to izmantoja gadu pēc gada, līdz parlaments vairs nespēja pretoties. 1807. gadā Lielbritānija aizliedza vergu tirdzniecību. Tauta bija piespiedusi valdību rīkoties, un kad vergu īpašnieki pieprasīja atlīdzību par 800 000, viņi joprojām noturējās. Tie bija tie paši cilvēki, kas šo cenu samaksāja. 20 miljoni mārciņa, aptuveni. 40% no visas valdības gada budžeta, parāds, kuru valsts kase apgalvo, ka tika dzēsts tikai 2015. gadā. Tātad, ja tava ģimene maksāja Lielbritānijas nodokļus pirms 2015. gada, tava ģimene palīdzēja nopirkt pasaulē tās brīvību. Un te ir daļa, pie kuras jāpieturas. Kad Lielbritānija maksāja, tā pierakstīja katru prasību, 46 000 no tām valstī, ar 24 miljoniem iedzīvotāju vergu īpašnieki ir uzskaitīti sarakstā, īstā sarakstā. To šodien var meklēt. Jūsu senči tajā nav. Viņi ir virs grāmatas otrā pusē. Jūs visi zināt, ka man nepatīk lietot produktus uz savas ādas, jo es nevēlos justies lipīga vai aizsprostota, un es vienkārši gribu justies tīra. Un es zinu, ka sejas kopšanas rituāla neesamība ir gandrīz kā noziegums.
Bet tagad, kad esmu atradusi OneSkin, man var nākties atzīt, ka visu laiku esmu kļūdījusies. Redziet, es vēl neesmu veca, bet pēdējā laikā esmu pamanījusi izmaiņas savā ādā, kur ir nolēmusi, ka ir pienācis laiks novecot, un tas ir tiešām nepieklājīgi. Bet pēc tam, kad mani draugi mani ilgi pierunāja, es nolēmu to izmēģināt. Un jā, tagad esmu pavisam cita sieviete. Es nereklamēju lietas, kurām neusticos. Jūs visi zināt, kā tas notiek, bet paskatieties paši, ko jūs domājat. Un šī nav tikai mana pieredze. OneSkin ir saņēmis vairāk nekā 10,000 5 zvaigžņu atsauksņu, un tagad viņi ir līderi ādas ilgmūžības jomā. Man jums jābrīdina, ka pretēji tam, kam internets grib likt jums noticēt, jums patiesībā nav nepieciešama sarežģīta rutīna, lai iegūtu skaistāku ādu. Vairāk nekā 10 gadus ilgu ilgmūžības pētījuma rezultātā radītais OneSkin OSO1 peptīds ir pierādīts kā efektīvs redzamo novecošanās pazīmi mazināšanā, palīdzot jums iegūt veselīgāku ādu gan tagad, gan novecojot. Ierobežot laiku izmēģiniet OneSkin ar 15% atlaidi, izmantojot kodu MEIRA vietnē oneskin.co kastā MEIRA. Tā ir 15% atlaide oneskin.co ar kodu MEIRA. Pēc pirkuma viņi jautās, kur jūs par viņiem uzzinājāt. Tāpēc lūdzu, atbalstiet mūsu raidījumu un pasakiet, ka par viņiem uzzinājāt no mums. Ar miljoniem, kas samaksāja, lai to izbeigtu, Lielbritānija izdarīja kaut ko tādu, ko neviena cita valsts nekad nebija darījusi. Tā sāka cīnīties pret verdzību visur. Vai tu saproti, ka lielākā daļa angļu tautas, tavi senči, bija tie, kas izbeidza verdzību? Viņi pārstāja lietot cukuru, viņi parakstīja petīcijas. Viņi par to maksāja ar saviem nodokļiem. Tā ir tā vēsture, ko viņi nevēlās, lai tu zinātu. Jo, ja tu to zini, tu pēkšņi vari kļūt lepna par to, kas esi, vai ne? Un ja tu esi lepna par to, kas esi, tad tu cīnīsies par to, kas esi tagad. Bet viņi to nevēlas, viņi no tā baidās. Tāpēc viņi tev saka, ka tu esi problēma, tu esi problēma, tu esi problēma. No 24 miljoniem cilvēku tikai 46,000 bija problēma. Iespējams, tā nebija tava ģimene. Iespējams, tavi senči bija tie, kas to izbeidza. Un ne tikai viņi to izbeidza Anglijā, kas pats par sevi ir neticami. Viņi cīnījās pret valdību, izmantojot tiesisko sistēmu. Ne tikai viņi to izdarīja tur, tu tūlīt uzzinās, ko vēl viņi paveica. Un jā, ja tu jūties lepna, tev tā arī vajadzētu justies. No 1808. gada Karaliskā jūras flote turēja eskadru pie Rietumāfrikas ar vienu pavēli – apturēt vergu tirdzniecību. Vairāk nekā 60 gadu laikā tā apturēja 1600 vergu kuģus un atbrīvoja 150,000 cilvēku jūrā. Aptuveni 1600 jūrnieku gāja bojā darot šo darbu, lielākā daļa no viņiem no slimībām. Ostu strādnieku dēli, audēju dēli, iešūti buru audumā un apglabāti. 4000 jūdžu attālumā no mājām. Īpašnieki ieguva virsgrāmatu. Jūrniekiem tika jūra. Viņi neaprobežojās tikai ar Āfriku. Gadsimtiem ilgi barbārijas korsāri bija ņēmuši eiropiešus no viņu pašu ciematiem un pārdevuši viņus Ziemeļāfrikā. 1816. gadā Karaliskā flote devās uz Alžīru un izbeidza to. Kad Brazīlija turpināja vergu tirdzniecību, flote nodedzināja vergu kuģus turpat, kur tie atradās. Kad kāds karalis Lagosā turpināja pārdot cilvēkus, Lielbritānija viņu gāza. Kad amerikāņu kokvilna, ko bija novākuši vergi, nonāca Lankašīrā, rūpnīcu strādnieki izvēlējās badoties, nevis vērbt to. Un 1896. gadā notika pēdējais akts – karš Zanzibārā, kas ilga 38 minūtes. Nākamajā gadā verdzība tika atcelta ar dekrētu. Mūsdienās gandrīz katra valsts pasaulē aizliedz verdzību. Tur, kur tā vēl pastāv, tā slēpjas. Šī cīņa vēl nav beigusies, bet pasaule, kas ar to cīnās, bija jāizveido. Un tā tika izveidot lielā mērā par britu līdzekļiem un lielā mērā ar britu rokām, cilvēku rokām, kur īpašumā nekad nav bijis neviens cilvēks. Tad kāpēc jūs par to nekad neesat dzirdējuši? Tāpēc, ka vēl dzīvajā atmiņā šis stāsts tika pārrakstīts. Tirdzniecība palika mācību grāmatās, un tai tur arī jābūt, bet cīņa pret to tika izņemta. Jums mācīja par noziegumu, bet nekad par to, kā tam tika darīts gals. Kaunu, bet nekad to cenu, ko jūsu ģimene samaksāja, lai visu izlabotu. Bet vēsturiskajiem faktiem ir vienalga, ko stāsts saka. Vēsturiskie fakti liecina, ka pasauli, kas aizliedz verdzību, izveidoja vienkārši briti. Skolotāji, audēji, kalnrači un jūrnieki ietīti buru audeklā. 4000 jūdžu no mājām. Varas pārstāvi izmantoja pasauli savā labā. Viņi vispirms izmantoja savus cilvēkus, un tieši šie cilvēki izbeidza verdzību. Jums mācīja kaunu, nekad lepnumu. Viņi izdzēsa jūsu senčus no stāsta. Mēs mācām to, ko viņi vēlas, lai jūs aizmirstu. Stāstu pēc stāsta, vārdu pēc vārda. Uzziniet vairāk vietnē proudofus.co.uk, slīpsvītra proudofus.co.uk/support. Pievienojies mums. Lepojies ar mums! Es domāju, tā ir vēsture, ko tu vēlies, lai tavi bērni apgūst.
Tas ir video, kuru, ja visi jaunieši Anglijā redzētu, viņi pēkšņi vairs negribētu ielaist iebrucējus. Viņi pēkšņi vairs nejustos tā, ka viņiem vienkārši vainīgi jāsēž un nevar lepoties ar savu karogu, ar to, kas viņi ir, ar to, par ko viņi iestājās. Viņi justos saistīti ar savu pagātni un lepni par to, ko varētu uzbūvēt nākotnē. Un tieši tāpēc viņi jums to nestāsta. Ir ļoti svarīgi atcerēties, ka ja jūs klausāties propagandu, kas jūs demoralizē, atņem cerību, liek jums justies tā, it kā jūs būtu problēma, iespējams kāds tur ārā vēlas, lai jūs būtu vāji, lai jūs būtu apjukuši, lai viņi varētu nākt un ieņemt jūsu vietu. Neļaujiet, lai tā kļūst par Anglijas stāstu, draugi. Neļaujiet, lai tā kļūst par pasaules stāstu. Visur, kur paskatās sabiedrības, rietumu sabiedrības, tiek demoralizētas cilvēku dēļ, kuri tās ienīst no ārpuses. Kāpēc? Tāpēc, ka demoralizētu sabiedrību ir viegli iekarot. Nekad to neaizmirstiet. Paldies par jūsu uzmanību šim jautājumam.